Un, ja godīgi, es tikai pēc tam sapratu, ko mēdīji pēc būtības bija izdarījuši ar mani. Tā informācijas gūzma, kas tiek pasniegta, kas īstenībā paralizē, kas iedod pilnīgi nesaprotamas bailes. Tajās dienās es to vien darīju, kā atbildēju uz klientu jautājumiem, jo visi prasīja, ceļojums būs, mēs brauksim, kas notiks, lidmašīna būs. Un tas viss iedzen tiešām tādā panikā. Un es pat zinu, ka tie 3, kas bija man līdzbraucēji, viņiem tā kā jautājumi nebija, viņi bija gatavi braukt uz Indiju. Es, ja godīgi, man likās, es nekur nelidošu. Un tā kā man arī jābūt šeit, man jāpalīdz rekur kaut ko darīt aģentūrā, tā kā atbildēt klientiem. Bet lēmums tika pieņemts. Es uz Indiju aizbraucu, pagāja 3 dienas. Es no tā, kas mani smacēja, tiku vaļā. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ, es patiešām pilnīgi citādāk raudzījos. Man vairs nav arī tādu jautājumu, kad cilvēki zvana un viņi ir nobijušies. Viņi arī tagad vēl joprojām zvana un prasa, vai rudenī mēs ceļosim, kas tagad notiks. Bāz nekas nenotiks. Un pat, ja notiks, šobrīd jau vispār vairs neko tā kā, ko ceļojam, baudām.